Palasīsim ar to pasaciņu. Kādu tieši bērniņu? Nu to, manu mīļāko, par skaistuli un briesmoni. Senos laikos, aiz teidriņiem kalniem un teidriņām zemēm, kādā karavalstī dzīvoja pasaulē vislabsirdīgākā, visdāsnākā, vissirsnīgākā meitene pasaulē, kurai piemita tāds skaistums, ka visi karavalsts puiši nespēja pretoties viņas krāšņumā, bet meitene, vārdā Dana, cik ironiski, lai arī tas nebūtu, bija iemīlējusies visneizskatīgākajā jaunietī visā karavalstī. Apurtajā princi. Ir daudz pieņēmumi, kāpēc princis kļūst par briesmoni, bet vieni uzskata, ka viņa nobūra ragana, citi, ka viņš apēda indīgu sēni, vai vienkārši bija ļoti lepnis savā skaistuma dēļ, kas kļuva negurīgs. Es nevaru sagaidīt šo vakaru, tad varēšu tevi iepazīstināt ar saviem vecākiem. Mīļā, es nezinu, vai tā ir laba doma. Šis ir jaunais gads, un es to negribu sabojāt, jo es esmu briesmonis. Mēs to jau izrunājam. Tu zini, cik es ļoti vēlos satikt savus vecākus, kurus neesmu satikusi kopš tā brīža, kad sāku ar tevi satikties. Un visbeidzot mums ir jāpaziņo par mūsu kāzām. Kāzām? Nu par tām gan tu no sākuma varēji pabrīdināt arī mani. Taču nu labi, lai jau paliek. Tavi vecāki gaida skaistu, bagātu princi, kuram ir daudz naudas un daudz visa kā liela pils un daudz visādu vannas istabu. Bet es esmu briesmonis, neglīts, smirdīgs, ar piesvīdušām padusēm un milzīgiem ragiem. Nu nepārspīlē, nebūs tik krāki. Sākumā viņi būs šokā, bet viņi zina, ka man svarīgākā ir dvēsele, nevis izskats. Labi, bet kad viņi ieradīsies? Vien pēc pāris stundām. Tā no jaunais pāris gaidiet ciemos skaistos vecākus. Viņas tētis ir jau pensijā aizgājis zinātnieks, bet mammai piemīt nelielas burvjuspējas. Tieši tāpēc meitai par palīgiem viņa ir uzbūrusi pulkstiņu vīru un cilvēku svešķiri. Vai gribi, lai turpiņu? Jā, protams, vecmāmi. Pēc 3 stundām un 16 minūtēm. Ak, Dievs, viņi ir klāt! Viņi ir klāt! Nokavēju veselas 27 sekundes! Ak, čau, mana mīļā! Kā tev iet? Un tev tu mani vaidziņi! Ak, Dievs, kā tu izaugs! Bet kur tad tavs tas kukažos? Kaut kur jau paslēpies, viņam patīk tā darīt. Lūdzu, iepazīstini mūsu, jā? Mīļais, kur tu esi? Nāc no šur! Nekaucējies, nāc no šur! Kas nie par jokiem? Kaut kā citas? Sieva! Nemirst, ceļies! Es negribu jaungada naktī rakt bedi! Māmu, tas ir mans princis, tikai mazliet izmainījies. Princis? Kāds te princis? Tā jau kaut kāda grīda slupata vai slota, ne jau nu cilvēks. Meitiņ, tas drīzāk briesmonis. Nerunājiet tā, mums pēc mēneša kāzas. Kāzas? Kādas kāzas? Es domāju, ka tu precēsi bagātu princi, skaistu. Bet te, tā jau kaut kāda slota, nezinu, kā vēl nosaukt. Un kas tad man nopirks iPhone? Tas nu gan ir par trapu. Es tev neesmu nekāda grīdas lupata. Es vairs netaisos paciest šāds apvainojumus. Es vairs nesaprēšu šādus jaunākās. Kur ieiet? Nevajag pat tādu noturēt. Jūsu zināšanai līdz jaunajam gadam palikušies vēl pāris sekundes. 5, 4, 3, 2, 1! Kur mans briesmonīgs patīk? Dievs, kādi jaunā gada brīdi! Cik labi justies savā ādā. Un jūs topošās ielas māti domājat tikai par savu naudu? Nu, es jau tikai rūpējos par savas meitas labklājību. Mammu, tu zini, ka man nav svarīgākais izskats, bet gan laba un silta sirds. Tagad gan es to saprotu. Un tā, nu skaisto ar savu briesmonīti dzīvoja ilgi un laimīgi un nomira vienā dienā. Nu vai šim vakaram pietiks? Šī vienmēr būs mana mīļākā pasaule. Tev nu gan jādodas gulēt.
Un jums, mīļie skolas biedri un skolotāji, šajā gadā mēs novēlam cienīt savus tuvākos un mīļos un vienkārši veiksmīgi pavadīt šo nākamo jauno gadu.